Esiet sveicināti auto pasaulē. Dzīves šeit ir neaprakstāmi krāšņa un daudzveidīga. Vai esat iedomājušies, cik daudz un dažādi automodeļi ir uz šīs planētas? Šodien raidījumā Tavs auto aplūkosim vienu no tiem – kompaktu, vizuāli sportisku un dvēselē dišciltīgu. CLA Mercedes-Benz modeļa paletē tika ieviests 2014. gadā, un tas ir veidots par pamatu ņemot crossovera GLA platformu. Savukārt dizaina ziņā tas ir smēlējis iedvesmu teju 2 reizes dārgākā CLE saprisēs. Šogad mēs esam sagaidījuši 4 durvju kupējas CLA atjaunoto versiju. Lai noskaidrotu šī auto labās un, iespējams, arī negatīvās īpašības, dosimies ceļā. Bet, kā jau zināt, mēs Tavs auto testa braucienos nekad nedodamies vieni, un arī šī reize nebūs izņēmums. Izsaucāt? Sēdieties, lūdzu. Vispirms piesprātēsimies kursantu. Kas ir tavā auto filozofijā mainījies būtiskāk 10 gadu pēdējā nogrieznī, teiksim? Tu esi cits cilvēks attiecībā uz mašīnām. Nē, nekas nav mainījies. Cilvēki mainās, bet tie galvenie vadmotīvi jau īsti nemainās. Tad ja ir Mercedes, tad asociācija... Mercedes man uzreiz liekas, ka Mercedes ir tāda, ka tev ir dzīvē gandrīz visas. Tu dungot ar to mielau dziesmu. Man ir meita, man ir dēls. Man ir gandrīz viss. Jā, man ir gandrīz viss. Es gandrīz izņemot varbūt tikai... Dažas kaut kādas lietas, jā. Ja tā pavisam godīgi, man vienmēr ir arī licies, ka nevajag visu savu naudu iztērēt automašīnā, bet ja tev ir daudz naudas, tad vajag pirkt labāko. Miesīgi un garīgi tas galvenais Mercedes atribūts tomēr dod savu, jo, ja tev, piemēram, šeit būtu aizlīmēts ar skoču ciet, un tu īsti nezinātu, ar ko tu brauc, tomēr atbilžu variantos galvā tev iezaktos 3 zvaigznes. Tas nozīmē, ka ar šo mašīnu visu kārtībā tas ir Mercedes. Maziņāks, pieejamāks, bet tas ir Mercedes. Bet tev man šķiet automobīļi vispār savā privātajā karjerā un autoparkā ir bijis, nepietiek pirkt tu laikam uz visām ekstremitātēm, lai saskaitītu, vai pietiek tomēr? Nē, pietiek. Bet man ir ļoti... Bet kājas jāņem talkā. Es rokas nevaru vairs. Man ir ļoti daudz Mercedes bijušas, starp citu. Vecie tie klasiskie. Arī es klasītu vecā. Kaut kā nepamat sajūta, ka šis tomēr ir gados jaunam cilvēkam. Nu, kā man? Kā tev? Domāts vai Domāts. Domāts. Gados jaunam. Un varbūt izskatās, kā ģimenes vāģi iebraukt, jo reku ISO-fiksiņš ir, kur pielikt. Tur tieši bērni ierakstās. Jā, ierakstās ļoti labi. Viss ir nostrādāts, jo kā jau tu atceries no kādiem iepriekšējiem izlaidumiem, es vienmēr esmu bijis tas cilvēks, kurš palaiž ar roku, tāpēc, ka nevēl neredz. Klasiska frāze, jā. Man tā stūrīt pat par sevi patīk. Ļoti labi iegulst rokā. Ja tā ir tāda, mazliet sportiska sajūta radīta. Lai arī tas kuģis pats par sevi jau ir tāds pussporta, puskomforta tāds kuģis, bet tā stūri tāds nav apaļ, vai ne? Tā formulīga. Bet baigi tā skaņa tāda sajūta, ka tu esi nopircis maza Ferrari. Un pasties, tev ir lāpstiņas arī. Tas gan ir Ferrari. Es tev saku. Man ir svarīgi, lai tas vāģis nav nīkols, jā. Tas man ir svarīgi, jo ne jau ar domu, ka es te tagad baigi nesīšos, bet man vajag to, ka es zinu, ka tas vāģis tagad tulītās, kad es piespiežu, dara to, ko es gribu. Nevis, tik cik es varu, piedod. Nē, vāģim jā, tā kā es saku, viņš saprot mani, un mēs miedarbībā veicam abi 2 lietu. Tad ir nepieciešamība apdzīt vai apsteigt? Var. Dinamika vai komforts? Dinamisks komforts jau būtu pavisam labi, ja to tā var apvienot ar lieliem dzinējiem, tas ir iespējams. Dinamisks komforts ir forša lieta. To var dabūt gatavu. Melns vai sarkans? Melns. Kāpēc? Jo sarkans kaut kā kliedz baigi. Man vispār patīk, ka melns, balts, pelēks. Tas, kas es esmu.
Es neesmu sarkans. Nu, bet salonā, nu kā tu jūties? Kā tu jūties? Ai, ar tevi es varētu braukt arī ekspedīcijā. Tu man vienmēr esi paticis. Paldies, Egon, bet es par sevi esmu drusku atšķirīgāks. Par mašīnu. Labi, jā. Nē, Man mēs varam liekas, arī par ekspedīcijām parunāt bez šaubām, bet tu sen neesi bijis ekspedīcijā. Jā, es kopš aizgāju uz TV3 tā. Šausmīgi pietrūks noteikti. Nu, pietrūkst, jā. Bet tu taču vispār neizlaidi nevienu gadu. Nevienu. Man liekas, vairākas reizes gadā pat brauc. 2 reizes. 2 reizes. Neskatoties uz savu izmēru, šis tiešām ir īsts Mercedes, un tā komplektācijas iespējas ir teju bezgalīgas. Spēlējoties ar aprīkojumu un modifikācijām, šo auto ir salīdzinoši vienkārši pārvērst no salīdzinoši pieejama auto teju luksus precē. Bāzes versijā tas maksā 29 000 eiro, bet dārgākā AMG komplektācija ir 45 000. Kopumā CLA ir 15 dažādas modifikācijas un dažādi dzinēji ar jaudu diapazonā no 80 līdz 280 kW. Un ja ar to visu ir par maz, tad arī CLA iespējams aprīkot ar 4MATIC pilnpiedziņu. Vai tā zvaigzne, starp citu, rada tādu, nespietāti, respektu vai drusku citas izjūtas? Tas ir... Ka uz tevi tēmē visu laiku. Tas atgriežoties atpakaļ pie tā stāsta par to, kā Mercedes var būt tā pirmā automašīna, manuprāt, varētu tev kaut ko dot. Un tā nav mērīšanās, tā ir tā sajūta, ka tu vari. Ja domājies, tev 21 gads, piemēram. Un tu esi... Grūti iedomāties, bet tu esi... iedomāsies. Jā, un Mercedes 299 mēnesī var. Un Bet tev tas ir ir- Mercedes. bet Ko tas- tas dod tev? No. Zini, ko tas dod? Nu kā antropoloģija. Vide, cilvēki, tas viss ietekmē to, kas tu esi. Un gan jau, ka Mercedes tā zīme tomēr dara savu, un tas aparāts ir uzticams. Nesadalās reizinātājos ātri, nekrab. Arī Latvijā Mercedes ir Mercedes. Jā. Tu zini, no kā tas nāk? Tā ir E-klasīte, kas to slavu un šo teicienu radīja. Tā ir E-klasīte, kas tajā pašā Āfrikā vēl aizvien ripo, viņi tur apbraukuši 70 reizes zemeslodē. Viņi pat tie vāģi joprojām kustās. Vai tu mīli fotoradarus? Es neesmu no tiem, kur saka, ka fotoradars ir pilnīgs stulbums un nevajadzīga lieta. Mēs braucam pārāk ātri, jā. To arī pierāda tas, ka fotoradari diezgan labi pelna. Ja mēs runājam par cilvēkiem, kas pirktu šo vāģi, tad vecīt padomā, tie ir, tu no Mercedes stāstīja, tie 299 eiro mēnesī. Kas ir tas pats, kas par jebkuru no vāģiem? Paši Mercedes viņi pozicionē kā rockstāru. Un rockstārs pēc idejas ir skuķis vai čalis, kas dedzina pa dzīvi, kam viss ir sarkanajos. Bet tajā pašā laikā aizmugurē ir vieta bērnu sēdeklītim, ISOFIX stiprinājumu. Šādas lietas tagad pamanu. Jā, rokstārs, kuram ir bērni, der. Šodien jau laikam tās automašīnas tā uzreiz skaidrā naudā neviens nepērk, tāpēc izmanto dažādus instrumentus, kas palīdz tev to vāģi iegādāties. Un, ja tā, tad 299 eiro mēnesī. Tas nav kaut kas tāds, kas, varbūt kaut kāds... Ja tu skaties uz mašīnu, viņi jau visas tās automašīnas šobrīd ir ap 200, 250 eiro, 290 eiro. Turpatās viss tas ir. Tad tev tikai jāsaprot, vai tu esi Mercedes vai tu esi Nissans. Dažiem cilvēkiem varbūt, ka vajag dzīvē līdz 42 gadu vecumam graust ceptas kartupeļus katru dienu un braukt ar sabiedrisko, bet ir cilvēki, kuriem arī 20 gadu vecumā pa slikti nenāks, ja viņš jau brauks ar Mercedes. Daži no jums varbūt teiks, ka šis ir lētākais, ja pieejamākais veids, kā tikt pie jauna Mercedes-Benz, un ka īsta limuzīna nosaukumā ir jābūt vismaz burtam E. Mēs arī daļai varētu piekrist šādam apgalvojumam, taču no otras puses šī auto dizains un šarms neatstās nevienu vienaldzīgu. Un jāatceras arī, ka neskatoties uz savu izmēru, tas ir un paliek Mercedes. Un tā ir taisnība gan Āfrikā, gan arī pie mums Latvijā. Paldies, ka skatījāties šajā reizē un tiksimies jau citreiz raidījumā Tāps auto.